lielāka inflācija. Nu, dabiski. Cenu nosaka maksātspējīgais pieprasījums. Ja cilvēkiem ir vairāk naudas, rodas jaunas darba vietas, palielinās algas, no viss, kas iet uz augšu, protams, ka cenas seko un iet uz augšu. Līdz ar to, ja viena daļa Eiropas valstu stagnē, tad dabīgi, ka viņiem būs zemāka inflācija. Un mēs neizpildīsim inflācijas kritērijas. Tā kā 14. gads, kad mēs esam tikko sākuši savu izaugsmi, ir vēl tas brīdis, kad mēs vēl atbilstam. Kas ir mūsu bonus pievienoties Eirozonai? Uzlabosies Latvijas kredītreitings. Tas nozīmē, ka samazināsies mūsu procentu likmes, ko mēs maksājam. Šobrīd Latvija ir aizņēmusies 2,3 miljardus šīs starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas programmas ietvaros, un šī nauda jāsāk atdot 14. gadā. Mēs nevaram, protams, 14. gadā šo naudu normāli ir pārkreditēties un pagarināt šo termiņu, pārkreditēties šos finanšu tirgos. Jautājums, par kādām procentu likmēm mums aizdos. Es aizskriešu uz priekšu vienu bildīti, ne vairākas bildītes. Šeit jūs redzat Eirozonas valstis, kas ir pievienojušās Kipra, Malta, Slovēnija, Slovākija, un katram mazliet savā laikā, bet tā atskaita, šis ir viņu pievienošanās dzīves. Un pasieties, kā procentu likmes ir kritušās. Mazāka procentu likmes, lētāka parāda atdošana. Un tas, ko sastāda šī parāda atdošana, tas ir ietaupījums nākamajos 10 gados. Tas ir Latvijas bankas aprēķini. Man bankas prezidents laipni palienēja šo tabuliņu bez atlīdzības, kas no baņķi ir rēta. Bez procentiem. Tātad 900 miljoni eiro 10 gadu laikā, tā ir diezgan nopietna nauda, ko mēs ietaupām uz šo valsts parādu apkalpošanu. Es diezgan droši varu turpināt šo uzskaitījumu. Iekšzemes koprodukta pieaugums. Tās aplēses, ja es pareizi atradīšu ātri savu bildīti, jā. Iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze arī dati nāk no Latvijas bankas līdz 20. gadam. Tātad, es nerunāju par dabisko iekšzemes koproduktu izmaiņām, augšanu normāli, bet tā ir tā starpība, kas rodas papildus kā bonus, ja mēs analizējam divus scenārijus, ja mēs neieviešam eiro un ja mēs ieviešam eiro. Pastieties, tie jau ir pāri par 2 miljardiem. Tie ir diezgan nopietni skaitļi. Tā, kur man palika pārējās lietas. Ko nozīmē lielāks koprodukts? Primāri es gribu runāt par darba vietām. Bezdarba samazinājums, katra jauna darba vieta mums pārceļ vienu cilvēku no saņēmēja statusa, kas saņem dažādus pabalstus uz maksātāju statusu, kas maksā nodokļus. Tātad par katru jaunradīto darba vietu mums var uzlabot labklājības ministriju, no finanšu ministrija arī. Jo viņiem, kas ir nodokļi savu valsts. Tātad parādās vairāk līdzekļu, kurus mēs varam pārdalīt savu centrālo budžetu visām mūsu vajadzībām, kuras katastrofāli nepietiek. Tāpat demogrāfija, par ko tagad visi runā, manuprāt, ir iegājuši tam no nepareizās puses. Demogrāfija nav pabalstu un māmiņu algas. Es domāju, ka katra ģimene kaut kā spēj uz to pirmsdzemdību un pēcdzemdību laiku to budžetu sabalansēt. Tas jautājums, kāpēc ģimene neizšķirās par bērniņu laišanu pasaulē, jo drošībai viņiem būs darbs, vai viņi varēs to bērnu izbarot, izskolot, veselības aprūpe, drošība. Tie visi tie jautājumi, kas mums parādās, ka mums ir lielāks koprodukts, mēs varam vairāk pārdalīt naudas tām sfērām, kas ir vajadzīgs mūsu stabilitātei. Pārējās varbūt ir tādas finanšu lietas, līdz ar to, protams, lielāks algas un lielāks pensijas. Es īsti nezinu, kāpēc mums ir lasis un burvs. Latu monētu aversā. Bet es pieļauju tā, varbūt, ka tās bija mazliet bažas,
ka šo simbolu, protams, tad, kad Latu ieviesa, tad mēs visi viņam ticējām, cerējām, mīlējām, bet varbūt īstas pārliecības nebija. Un varbūt, ka šo simbolu vēl negribējās likt virsū. Bet es domāju, ka eiro monētas, ja Latvija ieviesīs eiro, būs ļoti skaistas 1 eiro, reverses 2 eiro monētas, lielais valsts ģērbordis uz 10, 20 un 50 eiro centu monētas un mazais ģērbordis. Un tās ir manas koordinātas. Es ļoti pateicos, ka noklausījāties manas pārdomas. Un debatas mēs varam turpināt interneta vidē vai kā savādā. Paldies! Paldies, Šadursas kungs, un man jau deg pilnīgi jautājumi zem pirkstiem, un es viņus gribētu jau, bet mēs pārējām tagad uz tādu paneļu formu, mēs šeit priekšā sēžam. Es negribu jums atņemt laiku, tāpēc tikai ļoti īsi uzdot jums jautājumus, jūs varēsiet atbildēt vēlāk uz tiem. Tagad pārējot uz diskusijas, dzirdēt tādus komentārus, tādus ļoti cerot arī uz vienu otru kritiskāku notu. Kāpēc es neesmu kritiskāk? Lai būtu tāds kā pipariņš arī sarunāt. Tādu kā diskusijas tiltiņu sākot, drusku redzējumu šeit no jūsu skatu punktu, kā žurnalistam Valmieras avīzē, kas ikdienā ir kontaktā ar valmieriešiem. Kā jūs redzat šo eiro ieviešanu Latvijā? Kas jūsuprāt ir šobrīd viskarstākie jautājumi un kur jums liekas, ka būtu nepieciešams atbildes šīs tālākās diskusijas gaitā? Mēs jau ar Šadursku laikam neesam gluži, teiksim, vienā svara kategorijā informācijas ziņā, jo, esmu lepnis, ka 80. gadā esmu beidzis Rīgas Politisko institūtu un esmu diplomēts autoceļu inženieris, bet tā dzīve iegrozīsies, ka 24 gadus jau strādāju žurnālistā. Un ikdienā tā mana publika ir uzņēmēji, tie ir cilvēki reāli, kas iet veikalā, maksā pa pakalpojumiem, kaut ko dara, kaut kur strādā, kaut ko ražo, eksportē un tā. Bet pašā sākumā dažas replikas uzreiz par to, ko pašās beigās Šadurskas rādīja. Es nezinu, man tā sauktā milda, ja piespatnieks sudrabā, ielikt eiro apvalkā, man, godīgi sakot, tas ir, man pat ir izgājis no naudas mēlkas vārds, ko gribētu teikt, bet tas īsti pareizi, manuprāt, nebūtu tā likt, jo tās ir divas dažādas lietas. Tā ir neatkarīga valsts ar plaukstošu ekonomiku pirms kara, kur savu neatkarību zaudēja, un šobrīd tas jau ir pavisam kaut kas cits, kur patiesībā ieviešot eiro, mums jau vairs paliks tikai karoks, himna, kas tad vēl. Zinot, ka būs šī diskusija, pēdējā laikā esmu tāpat ar cilvēkiem aprunājies, un tad, teiksim, tie viedokļi ir diezgan dažādi. Tātad uzņēmēji, kas ražo, kas kaut ko eksportē, viņiem viennozīmīgi interesē